Jebkurus organiskais atkritumus var pārstrādāt biogāzē. Pēc tam, attīrot biogāzi, noņemot liekos piemaisījumus, ir iespējams iegūt biometānu. Biometāns ir tā pati dabas gāze, tikai iegūts bioloģiskā ceļā. Kāpēc biometāns ir vērtīgs? No ekonomiskā viedokļa, ja mēs runājam tieši par kopējo labumu valstiskā līmenī, tad ražojot biometānu, mēs varam mazināt vairākas problēmas. Pirmkārt, mēs samazinām organisko atkritumu daudzumu. Otrkārt, uzstādot biometāna, biogāzes ražošanas iekārtas, mēs attīstam ekonomiku, radam jaunas darba vietas arī attālākos reģionos. Treškārt, blakus produkts ir digestēts, kas ir ļoti vērtīgs organiskais mēslošanas līdzeklis, un mēs varam arī iegūt CO2, kuru tālāk var izmantot, piemēram, pārtikas sektorā. Eiropas komisija skatās uz biometānu kā uz ļoti svarīgu dekarbonizācijas rīku, jo pirmkārt biometāns rodās šā vai tā organisko atkritumu pārstrādes procesā, bet mums ir svarīgi aizstāt vismaz daļēji dabas gāzi ar mūsu pašu ražotu gāzi, kam ir ļoti būtisks vides ieguvums un arī ekonomisks ieguvums. Biometāna ražošana principā ir atstrādāta tehnoloģija un ekonomiskais pamatojums. Tā ir ļoti būtisks, ja mēs tieši salīdzinām ar dabas gāzi. Bet pašlaik uz biometānu kā uz ļoti svarīgu rīku emisiju samazināšanā skatās tieši transporta sektorā, īpaši smago pārvadājumu sektorā. Kāpēc? Šajā sektorā ir visgrūtāk iet ar dekarbonizāciju, bet citas tehnoloģijas ir nenobriedušas, daudz dārgākas un vēl tikai kaut kādā noteikta attīstības līmenī. Taču biometāna izmantošanā mēs varam izmantot jau esošo saspiestas dabasgāzes vai sašķidrinātas dabasgāzes infrastruktūru, un principā biometāna tās izmaksas transporta sektorā ir ļoti līdzvērtīgas dīzeļdegvielas izmaksām. Līdz ar to biometāna izmantošana ir ekonomiski pamatotākais risinājums, lai dekarbonizētu transporta sektoru. Un Eiropas komisija ir uzlikusi diezgan stingrus mērķus šī transporta sektora dekarbonizācijai uz 30. gadu, liekot tieši lielu uzsvaru uz biometāna izmantošanu. Kāda ir situācija Latvijā? Mēs vēl joprojām šo biometānu potenciālu neesam spējuši pilnvērtīgi izmantot. Pirmās biometāna stacijas jau vai nu ir noslēgušas, vai ir ceļā uz līgumu noslēgšanu ar biometāna noņēmējiem ārpus Latvijas. Viens no lielākajiem biometāna importētājiem pašlaik Eiropā ir Vācija. Un principā šo metānu mēs jau esam uz diezgan ilgiem gadiem, jo tie parasti ir ilgtermiņa līgumi zaudējuši. Mūsu transporta mērķi vēl ir tikai kaut kur ir iekavējušies un pusceļā pašlaik tiek skaņots transporta enerģijas mērķis, kas veicinās šo biometānu izmantošanu mūsu transporta sektorā. Paskatāmies kaut vai uz kaimiņu valstīm, tur jau vairākus gadus ļoti mērķtiecīgi notiek virzība biometāna izmantošanai sabiedriskā pārvadājuma sektorā. Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka arī Latvijā šis trends attīstīsies, mēs varēsim paši izmantot savus organiskos atkritumus biogāzes ražošanā, to līdz biometānam un paši braukt ar savu saražoto biometānu. Pagaidām mēs ļoti gaidām, kad tiks izstrādātas atbalsta
sistēmas, lai veicinātu biometāna tālāko izmantošanu, jo pašlaik patiesībā mēs veicinām, izmantojot fosilās izēvielas, fosilos degvielas avotus, mēs veicinām citu valstu attīstību. Nekādā veidā mēs ar to neveicinām savas valsts attīstību, jo tāda mērķiecīga politika biometāna izmantošanas veicināšanai veicinās arī Latvijas labklājības attīstīšanos. Latvijā pašlaik darbojas vairāk kā 40 biogāzes stacijas, kas ražo elektrību un elektrību pārdod brīvajā tirgu. Ir nepieciešama diezgan liela investīcija, lai palīdzētu tām biogāzes stacijām pāriet uz biometāna ražošanu. Un pašlaik sektors ļoti gaida šo atbalsta kādas programmas izveidi tieši, lai palīdzētu biogāzes stācijām, kas lielākā daļa ir lauksaimnieki, kas izmanto pašu ražotos atkritumus savā saimniecībās, pārtikas ražošanas uzņēmumos. Un programmu jau mēs gaidām vairāk kā 3 gadus. Tā kā ļoti ceram, ka šī gada laikā arī mūsu valstī mēs nonāksim līdz biometāna iekārtu atbalstam. Savukārt, lai šis biometāns paliktu Latvijā, mums ir jāveicina arī biometāna izmantošanas patēriņa veicināšanas pasākumi. Tad ir pašvaldību uzņēmumi, kurus aicina izmantot biometānu ar atbalstā dažādiem rīkiem, sabiedriskā transporta, piemēram, izmantošanā. Un plus vēl jānosaka diezgan stingri mērķi biometāna izmantošanai kā transportā, tā arī Eiropas komisija principā ļoti skatās uz to, lai būtu arī obligāts pienākums dabasgāzes operatoriem šo fosilo degvielu daļēji aizstāt ar pašražoto biometānu. Biometāna ražošana un izmantošana rada papildus darba vietas, palīdz pārstrādāt organiskos atlikumus, rada pašu vietēju enerģiju, palīdz būt energo neatkarīgiem un rada šo papildus mēslošanas līdzekli digestātu, kam arī ļoti liels potenciāls zemju mēslošanā.